Tā, sveiki visam, kas mūs šobrīd klausās, vai arī visiem iespējams arī šajā tēmā. Šodien es esmu kopā ar ģimenes ārsti Santu Stepiņu, un kā Santa tikko man teica, viņa ir kārtīgs lauku ģimenes ārsts, jo viņai praksē ir gan, tā es jau pierakstīju Sabilē, gan arī Angurē. Tas varbūt šobrīd nav tik svarīgi, galvenais, ka mēs esam abas uztraukušās, jo mums gribas izstāstīt ļoti daudz par tēmu, kur ik pa laikam man kāda sieviete raksta un stāsta arī kaut kādas konkrētās nianses, un es saprotu, ka šī ir liela tēma par dzelzs deficītu. Dzelzs, feritīns, visas šīs lietas. Un Santi jau man sarakstījusi atbildes maniem jautājumiem, kas ir kā vesela grāmata jau, jā. Man liekas, tad jau ir vesels, nezinu, milzīgs darbs ieguldīts. Tā kā iesim cauri un runāsim, un cik nu mēs maksimāli izrunāsim visu, un es domāju, ka es arī ļoti daudz pēc tam publicēšu tā kā karuseļos ierakstus, tā kā tu arī varēsi uzmest acis, ka es arī neizdomāju kaut ko jaunu. Jā. Bet vienalga. Prieks tev satikt, Santa. Liels paldies, ka tu piekriti. Ja? Ķeramies, vērsim uzreiz pie ragiem. Man ir 2 dokumenti priekšā, es ar abiem spēlēšos. Tad sākam ar to, arī, kad esat mēģinājis sagatavoties, ar ko atšķirās dzelzs un feritīns. Kas tie tādi abi divi ir? Jā, dzelzs un feritīns ir tas, ko mēs, protams, nosakām asins analīzēs, bet tā vienkāršotā valodā dzelzs ir mikroelements, kas ir mūsu organismā konkrētā daudzumā atkarībā no vecuma, no dzimuma. Un feritīns tas būs olbaltums, respektīvi feritīns parāda dzelzs rezerves. Parasti mēs viņus skatāmies kopā, mēs, teiksim, nevaram nodalīt, un ja man kāda sieviete atnāk un prasa, doktor, skatāmies dzelzs analīzēs, tad es saku, ne, īsti nebūs labi, jo man tas neko pats par sevīm neizsaka. Viss ir jāskatās kompleksā, gan kāda ir klīniska asins aina, un tad tālāk feritīns, tas pats dzelzs. Tā kā atšķirība ir liela. Viens ir mikroelements, otrs ir olbaltums. Ok, bet tas dzelzs ir tas galvenais, un feritīns tā kā iet apakšā. Nē, es neteiktu, ka tas ir galvenais. Ja mēs, kā mikroelements, protams, dzelzs ir galvenais, bet, ja mēs runājam par asins analīzēm, tad informatīvāks būs feritīns. Pliks dzelzs neizteiks nevienam speciālistam neko. Ļoti labi. Cik bieža ir šī problēma, ko tu novēro savā praksē, kad nāk tavu pacienti? Tā problēma ir gana bieža, īpaši jaunām meitenēm, bērniem kā tādiem, protams, reproduktīvā vecuma sievietēm. Un gatavojot šo tēmu, es arī atradu datus, ka pēc Pasaules veselības organizācijas datiem katram 4. iedzīvotājam uz planētas ir šī problēma. Protams, jāņem vērā ir sociāli-ekonomiskie faktori, tāpat ģeogrāfiskā lokalizācija, bet tā ir bieža problēma, un ar to es domāju, jebkurš ģimenes ārsts sastopās ikdienā. Bet kas tad ir tie galvenie iemesli, un kā tad ir, kā man būtu pareizi jautāt, dzelzs pazeminātam dzelzs daudzumam vai feritīna daudzumam, vai mēs runājam par dzelzi lietojam to jēdzienu? Zin kā, te vispār kompleksā ir jāsaprot, kas ir anēmija kā tāda. Ja, pie anēmijas mums ir pazemināts hemoglobīns. Un kas tad ir dzelzs? Dzelzs ir mikroelements, kas ir nepieciešams šī hemoglobīna sintēzei, tad, lai katra mūsu orgānu šūna tiktu tā kā apskābekļota. Līdz ar to te tā vienkārši nevar nodalīt dzelzs un feritīns. Viss ir jāskatās kopā un nav kāds no rādītājiem svarīgāks vai mazāk svarīgs. Un jāsaprot, ir anēmijas. Mēs arī dalām daudz dažās klasifikācijās, bet kura man personīgi patīk, un manuprāt arī skatītājiem tas būs vienkāršāk saprotams, ir primāras anēmijas, kas būs retāk, tas sastāv 8%, un tad ir sekundārās anēmijas, kurām pilnīgi vienmēr būs, teiksim, kāds cēlonis. Vai nu tā ir hroniska, teiksim, saslimšana, vai nu tas ir dzelzs trūkums. Un dzelzs trūkuma anēmijas mums no visām sekundārajām anēmijām, tad tie ir gandrīz tie 50%. Bet tas, ko es arī ja es pareizi sapratu no tā, ko tu man atsūtīji no saktiem atbildēm, ka dzelzs trūkums automātiski nav anēmija. Nē, dzelzs trūkums nav anēmija. Nē, dzelzs trūkums nav anēmija. Tāpat īsti vēl pat nebūs diagnoze. Tādu diagnozi mēs neliekam. Anēmija būs tad, kad mēs jau redzam, ir samazināts hemoglobīns, varbūt arī samazināt jau sarkanie asins ķermenīši. Tāpat ir tur citas izmaiņas, kas mums kā klīnicistus interesē. MCV, MCH, MCHC, kam ir speciāli savi, teiksim, termini. Anēmija būs tad, kad būs samazināts hemoglobīns, un tad ir arī attiecīgā klīnika. Tad kas var būt iemesls samazinātam dzelzs daudzumam
Un kā viņi izpaužās dzīvē? Kas var būt tie simptomi, pēc kā var mēģināt saprast? Iemesli daudz un dažādi. Viens no iemesliem ir jau sievietes dzimums kā tāds, reproduktīvais vecums, grūtniecība, bērniem šī problēma būs bieža, samazināts dzelzs uzņemšana ar pārtiku vai savukārt tur varbūt uzturbagātinātāju nelietošana, un tā klīnika būs atkarīga, respektīvi simptomātika, cik tad daudz mums tā hemoglobīna trūks, nevis cik dzelzs trūks, bet cik hemoglobīna trūks. Ja ir tikai samazināts ferritīns, respektīvi dzelzs rezerve, bet asins aina ir laba, hemoglobīns vēl ir normas robežās, organisms it kā vēl velk un visu dara, tad skaitās, kad sūdzības nav vai ļoti minimālas. Tur neliels nogurums, neliels nespēks, miegainība, bet, būsim godīgi, kam vispār tāda sūdzība nav, visiem ir. Bet, ja būs jau samazināts hemoglobīns, tā tad mums nav vielas, kas aiznes skābekli smadzenēm, sirdī, muskulim, un tad jau no tā smaguma pakāpes, cik tad zem ir hemoglobīna skaitļi, būs atkarīga klīnika. Un tad tā ir miegainība, nogurums, muskulatūras vājums, fiziskās slodzes, slikta tolerance. Tāpat dzelzs ir nepieciešams vairāku enzīmu darbībai, lai mums būtu labi nagi, labi mati, normāla āda, gļotāda, un ja nav šo enzīmu dēļ dzelzs trūkuma, tad arī ir saplaisājuši tur mutes kaktiņi, krītoši mati, trausli nagi. Savā dzīvē es gan neesmu redzējis, bet literatūrā arī aprakstās, tā ka tendence ēst neēdamas lietas, viņam pat ir speciāls nosaukums pikahloritika, bet man pacientu tādu nav, bet pēc profesors Lēnietes lekcijām saprotu, ka tādi pacienti arī gana daudz ir bijuši viņas praksē. Precizējums, vai es saprotu pareizi, ka sievietes kā dzimums jau kā tāds nozīmē, Jā. ka ir lielāka iespēja, ka būs šis dzelzs deficīts, ja? Tieši tā, jā, ja mums ir savi fizioloģiskie zudumi, kas ir menstruācijas, un vispār jau jārēķinās, kad mēs ikdienā pazaudējam dzelzi sakarā ar svīšanu, sakarā ar vēdera izeju, ar urināciju, tāpat arī mums nolobās ādas šūnas liekās, tur visur ir tā kā dzelzs zudums. Un vēl es gribēju saprast, pirms mēs ejam tālāk. Tu saki, hemoglobīnas, samazināts hemoglobīns jau, tā kā tas ir tā kā jau tie anēmijas laukā, Jā. Cik saprotu. Bet kas ir cēlonis? Samazinās dzelzs un līdz ar to arī samazinās hemoglobīns? Vai tas tā ir tāds? Būs pamatu zemam hemoglobīnam, ja mēs tieši runājam par dzelzs deficīta anēmijām, par šo šauro tēmu. Tad dzelzs ir nepieciešams, lai mums vispār veidotos sarkanās asins šūnas, ko mēs saucam par eritrocītiem. Eritrocītā savukārt veidojās hemoglobīns. Respektīvi, nav dzelzs, neveidojās hemoglobīns, bet ne otrādāk. Jā, ļoti labi. Es gribēju, lai tā viss ir skaidrs saprotams. Nākamais, ko man ļoti bieži arī jautāja, un arī par no tavām atbildēm, ja godīgi līdz galam es nesapratu, kas skaitās normāls, tas nozīmē tāds dzelzs vai ferritīna daudzums, par šīm analīzēm, jo tā reference laboratorijās, kas redzams, arī tur rakstīja jau man, ka ir ļoti tas lauks, un es arī nesapratu, kā tad īsti var saprast, kad ir kaut kas ārpus normas un nav. Mēs fokusējamies uz sievietēm šajā gadījumā. Jā. Atkal analīzēs mēs tad vairāk tieši ferritīnam pievēršam uzmanību. Dzelzs pliks kā tāds parādīs tur tīri uzsūkšanās spēju, un viņš vispār ļoti lēkā atkarībā no tā, ka tās analīzes ir nodots vai nu pēc infūzijām uzreiz vai kurā dienas daļā. Ferritīnam, ir plašas normas. Skatoties, kā kurā laboratorijā, Gulbja laboratorijā, manuprāt, tur bija no 12 līdz 290. Jā. Un te ir vispār jautājums par to, kā tās normas tiek izstrādātas. Tur ir statistika iesaistīta, tur ir iesaistīti daudz un dažādi, teiksim, pētījumi, ir ņemti šķietami veselu cilvēku asins paraugi, kur tad tiek skatīts diapazons, kāds tad varētu būt sākuma diapazons, beigu diapazons. Tad tiek tur rēķināts pēc atsevišķām percentīlēm, un tā vispār normas tiek izstrādātas. Tāpat kā mums hormoniem ir normas, holesterīnam ir normas, tāpat arī dzelzs, rezervē ferritīnam,
teiksim tā, zinātniskā līmenī tās normas ir izstrādātas. Un viņas, protams, kad atšķirsies pa dzimumiem, pa vecumiem, bērniņam tikko piedzimstot, teiksim, līdz mēneša vecumam, tad tas feritīns it kā liekas ārprātīgi daudz, 600 tas skaitlis ir, kas pieaugušam cilvēkam jau ir noteikti liecina par patoloģiju, bet bērniņam tas ir vajadzīgs, lai viņš vispār, teiksim, attīstītos. Tāpat arī jāņem vērā vīrietis vai sieviete, sportists vai nesportists. Bet Bet labi, normas ir plašas. runāsim par sievieti. Viens uz šiem varētu būt sieviete, kas ir reproduktīvā vecumā un sieviete perimenopauzē. Jā. Jo grūtniecība arī taču ļoti bieži var dzirdēt, arī man pašai ar viņiem bija pēkšņi tas. Vispār to man ir jautājums, kāpēc grūtniecībā samazinās dzelzs? Tas ir tik klasiski, man šķiet. Tāpēc, kad grūtniecībā pieaug sievietei asins tilpums kā tāds, arī auglim ir nepieciešams dzelzs rezerves, lai viņš vispār attīstītos. Plus vēl sievietes organisms jau lēnāk, jau faktiski ieņemot bērniņu, jau sievietes organisms, viņš 9 mēnešus gatavojās dzemdībām, kas ir milzīgs, smags process ar lielu asins zudumu. Tāpēc arī tie dzelzs patēriņi aug gan sievietes dēļ, gan arī augļu attīstības dēļ. Labi, es aizrunāju tev projām Jā. par to formu, jā. Tad viens saprotam, kāpēc grūtniecības laikā, tad cik ir, ja sieviete nav stāvoklī, bet ir šis tā kā reproduktīvā vecuma, tā kā jau varbūt beigas un perimenopauzes laiks, cik tad būtu tāda norma? Tik, cik es izčakoju, izskatīju arī informāciju literatūrā, arī gulbju laboratorijas normas, tad sievietei tā kā jau pēc 40 gadu vecuma tā norma varētu būt līdz 200. Aptuveni tā. Sievietei līdz 40 gadu vecumam tā norma man pat ir pierakstīts līdz 120, 130. Bet tas range, tas ir ļoti liels tur no tiem, cik tur bija tas minimālākais? Minimālākais ir no 12, bet tāds ir tā kā mūsu laboratorijas sākuma cipars, bet savukārt speciālisti iesaka, kas ir starptautiskā literatūra aprakstīts, tomēr tā apakšējā norma būtu 30, ideālajā gadījumā 50. Tā kā kas ir pieņēmis normu 12, to man tā ir grūti komentēt. Tāpēc, tad, kad man ir priekšā ir arī pacients, tu nevari vienkārši skatīties uz analīžu blanku rezultātus, tev ir jāvērtē viņš komplektā, cik vecs, dzimums, un teiksim, vairāk tie faktori jāņem vērā. Citas saslimšanas. Bet tad, ja atnāk sieviete un viņai tas tajā, kā tas ir range, tajā līmenī no 50 līdz 290, un pārējais nekāds izteikts sūdzības. Tu skatīsi, ka tā ir norma, jā? Nē, es neuzskatīšu, ka tā ir, teiksim, jo, teiksim, man klasiski teikšu, godīgi pēc manas pieredzes un 10 gadu pieredze ir, ja man atnāk teiksim, sieviete, viņai ir 35 gadi, viņa nodod asins analīzes, anēmijas kā tāds viņai nav, un es skatos, it kā ļoti labs feritīns, feritīns pie augšējās normas robežas, tur 290, kas jau ir vīriešu augšējā normas robeža, un kas atsevišķi netiek nodalīts analīzēs. Es nedomāšu, ka tās viņai ir ļoti labas, superīgas dzelzs rezerves. Es te drīzāk domāšu, kas varētu būt pa iemeslu, kad ir tik ļoti tuvu augšējai normas robežai, un tā kā feritīns mums ir arī tāds nespecifisks aknu audu bojājuma rādītājs, arī iekaisuma rādītājs, es drīzāk sākšu vērtēt, kas ir ar iekšējiem orgāniem. Es domāšu, vai skatīšos, vai sievietē nav virsvars, kad mums ir viņai kāda sonogrāfija taisīta, vai gadījumā nav kaut kāds slēpts BC hepatīts, kas laikus nav diagnosticēts, kas varbūt ir radījis hronisku aknu bojājumu. Kas ar viņas holesterīniem ir iespējams, kad ir jau kaut kāda aptaukošanās un tie holesterīni sāk lēnām izgulsnēties aknu audos, un tāpēc hops feritīns ceļās uz augšu, jo par feritīna ražošanu mums arī ir atbildīgas aknas. Līdz ar to tas būs pirmais, ko mēs mediķi domāsim, ka tur kaut kas nav ok. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā man arī bija jautājums no sekotājām, ka viņām ir par augstu šis rādītājs. Tad šajā gadījumā tu tā kā ieliki, ka tas ir potenciāli pie augsta. Es neteiktu noteikti to, kas taisītu tālāk izmeklēšanu, jo, ja ir pa augstu rādītājs, tur arī dzīvesveids ir jāvērtē, un tā pati alkohola lietošana, varbūt kādam organisms ir tāds, ka viņš katru vakaru var savu vīna glāzi iedzert, bet acīm redzot, ja sieviete to dara ilgtermiņā 10, 15 gadi,
tad tomēr tas jau var atspoguļoties kā feritīna pieaugums, neskatoties vēl uz normāliem aknu rādītājiem. Labi, tad pabeidzot šo rādītāju, kāds tad būtu tas cipars 35 gadu vecai sievietei, kad tu teiktu, ok, šeit tālāk neko ne Jā, nu man. es noteikti priecāšos, ja tas cipars būs ap 50. Nu, tāda minimālā norma, tad varētu būt 30, to arī speciālisti rekomendē. Tā kā 50 tas būs labi, 70 būs labi, 100 arī brīnišķīgi, bet viss, kas jau ies augstāks, tas man bišķiņ, nu, tā kā bažīgu darīs, jo sievietei tie zudumi dēļ mēneša reizēm ir citreiz lielāki, kā viņas tā kā spēja uzņemt dzelzs preparātu, tāpēc, manuprāt, tas tā ļoti tā kā dabīgi liecinātu, ka kaut kas tomēr nav kārtībā pie rādītāja 180 vai 200. Labi. Ejam tālāk ļoti labi pie loģiski pie nākamās sadaļas par analīzēm. Jā. Kā netieši minēja, ka ir dažādi faktori, kas var ietekmēt, piemēram, vai ir mēnešreiz bijušas, vai ir kaut kādi medikamenti lietot. Kad tad būtu tā kā normāli sievietei nodot dzelzs analīzes un feritīnu? Redz, dzelzs zudums mums neveidojās, nu, teiksim, tagad un uzreiz. Tā ir tāda hroniska lieta. Līdz ar to, vai viņa nodod mēnešu reižu laikā, vai tas iespaidos kaut kā asins analīžu rezultāts, es domāju, ka drīzāk nē. Ja viņa lieto dzelzs preparātus, kas ir dzeramie, nu, caur mutu uzņemamie dzelzs preparāti, tas arī baigi to rezultātu, teiksim, neatspoguļos. Nu, tur mēs vienkārši redzēsim, ka pakāpeniski smuki hemoglobīns sāk augt uz augšu un tikai pēc tam, kad dzelzs rezervīti, ja mēs tur runājam par dzeramajiem dzelzs preparātiem. Sievietei kā tādai reproduktīvā vecumā vajadzētu reizi gadā nodot to minimālo asins analīžu blanku, es teikšu tā. Un tad pēc tā mēs arī vadamies, ko mēs nozīmējam un kad mēs nozīmējam nākamās analīzes. Katrā ziņā tas arī nebūs uzreiz un tagad 3. nedēļā pēc dzelzs preparātu lietošanas. To varbūt kad tiksim pie Jā. preparātiem sīkāk vēl, bet kas būtu tā standarta aina? Tad, jo mēs jau sapratām, ka obligāti ir jāstāsta gan dzelzs, gan feritīns, hemoglobīns. Es saprotu, kas vēl būtu tādā standarta blankā, kad nav aizdoms, vienkārši grib profilaktiski pārbaudīties. Jā, tad tā ir klīniska asinsaiņa, eritrocīta, hemoglobīns, hematokrīts, to jebkurš, man liekas, ģimenes ārsts nozīmē. Pašu dzelzi kā tādu, es teikšu godīgi, es skatos diezgan reti, tas man neko baigi neizsaka. Nu, tad nākamais, protams, nāk feritīns. Nebūtu slikti arī aknu rādītāju, paskatīties nieru rādītāju, un tas pa lielam ir tas, kas man kā vienkāršam lauku ģimenes ārstam, man ar to mazumiņu sākumā, teiksim, pietiek. Tad, ja es redzu, ka tur ir izmaiņas, jā, tur ir samazināts hemoglobīns, tur ir samazināts feritīns, es paskatos, kad pacientē vēl varbūt iepriekšējās analīzēs ir bijuši līdzīgi rezultāti, nu tad var skatīties, teiksim, padziļināti transferīns, un dzelzs, teiksim, saistīšanās spēja, bet tās ir diezgan specifiskas analīzes. Tās varbūt būtu jākomentē arī hematologam. Tā nebūs mana ikdiena, ko es skatīšos, ja viņas ir maksas analīzes, un man arī jādomā par savu pacientu maciņu, teiksim tā. Bet var blakus paskatīties, lai saprastu, vai tur nav varbūt kaut kāda uzsūkšanās traucējuma, vai nav arī atkal aknu darbības traucējumi, kam dēļ neražojās olbaltums, kas, teiksim, piesaista to dzelzi. Varbūt kas būs tie rādītāji, ka tu domās, ka vajadzētu kaut ko vairāk, pat ja tās būs šīs maksas analīzes, varbūt tu ieteiktu aizies pie tā hematologa, jā, kas mums smalki speciālisti. Nu, tad, lai sūtītu jau mērķiecīgi pie hematologa, tad skatāmies vēl klāt transferīnu. Manuprāt, transferīnu piesātinājums, viņš tak automātiski nāk klāt. Nu, tad vēl ir dzelzs saistīšanās spēja, un tad varbūt ir mērķiecīgi arī paskatīties B9 vitamīnu, kas ir folskābe, jo tā mums arī ir nepieciešama vispār kvalitatīvai asins ķermenīšu veidošanās, teiksim, procesam. Arī B12 vitamīnu, tad šī būtu tā pakete, ar ko būtu pacienti tad jāsūta ar kaut kādu neskaidru dzelzs deficīta anēmiju pie speciālista. Bet te ir arī jāņem vērā, ka speciālists, ja viņš mums ir smalks speciālists, viņš noteikti gribēs arī redzēt, vai ģimenes ārsts ir izslēdzis anēmijas cēloni, kas teorētiski varētu būt kaut kāda slēptā asiņošana no kuņģu zarnu trakta. Nu, tad klātās būtu vēl slēptās asinis
PCs. Un ideālā gadījumā fibrogastroskopija un kolonoskopija. Un tad pacients ir sagatavots, un ja tur ir izslēgtas kaut kādas problēmas no zārnu trakta puses, ka tur nav kaut kāda polipi vai nedod Dievs onkoloģija, kas dod asiņošanu, tad var sūtīt pie speciālista sagatavot pacientu. Mhm. Šis bija tā, mēs izgājām no tā, ja tāds standarts vienkārši, ko var profilaktiski reizi gadā uztaisīt tās pamata. Jā. Kas varbūt kaut kādas ārējās pazīmes, kad varētu domāt, ka vajag pārbaudīt kaut ko saistībā ar dzelzi un ar feritīnu? Un ja tu tagad man uzreiz teiksi nogurums, man liekas, ka šis ir mēs visi jūtamies noguruši visu laiku. Jā. Tas man liekas tāds Jā, es ļoti. domāju, ka sieviete jau vispār tik ļoti pierod pie tā noguruma stāvokļa, īpaši dienas beigās, ka tev liekas, ka tā ir norma. Zini kā, lai cik tas banāli neizklausītos, es teiktu, ka tas nogurums un tās sievietes, kurām jau ir kādreiz anamnēzē bijusi dzelzs deficīta anēmija, viņas uzreiz atpazīst tos. Doktor, es jūtu, ka man atkal varētu būt, kad ir anēmija uz dzelzs deficīta fona, jo man tāds pats nogurums bija pirms 2 gadiem, kad es pie jums biju, un tad, teiksim, mēs uzsākām ārstēšanu. Viņas ļoti pašas laicīgi uzķer to galveno simptomu. Un tad es teiktu arī muskuļu vājums, ka tiešām, ka tev nav spēka, tev visu tā kā velk, jo dzelzs ir nepieciešams arī mioglobīnam, kas savukārt ir olbaltums, kas to skābeklīti piegādā mums muskuļa šūnai. Tā kā tie tādi galvenie simptomi. Un tad, kad jau ir kaut kādas nagu, matu, ādas izmaiņas, tad es teiktu, tur jau droši vien, kad ļoti ilgstoši ir bijis dzelzs deficīts pacientei. Vai varētu būt tā, ka tāds parastais nogurums ir tā, ka no rīta pamosties, ja tu esi normāli gulējis, tā enerģija ir. Vai varētu būt, ka pie tās anēmijas tev jau no rīta tas ir tāds konstants nogurums, Es domāju, neatkarīgi no tas konstants, laika? jā, visticamāk, tad viņš būs konstants nogurums uz dienas beigām. Tas varētu pastiprināties pat pie minimālām, fiziskām slodzēm, bet anēmiska sieviete, viņa jutīsies visu cauru dienu slikti. Nestoties uz to, ka uz anēmijas fona, protams, miegainība pieaug, varbūt viņa vairāk guļ un domā, kā tad tā es vairāk guļu un it kā vajadzētu ieslēgties visiem reģenerācijas procesiem, bet tas nogurums, ir patstāvīgs. Mhm. Man nākamā sadaļa jautājuma blokā ir iemesli, kāpēc dzelzs pazūd, un tad iesim par to līdzekļu lietošanu un Jā. uzsūkšanos. Viens ir par mēnešreizēm, mēs jau runājām, arī bērniem un grūtniecības laiks. Tad ir jautājums par ģenētiku. Vai dzelzs deficīts var mantoties no mātes meitai, Jā. piemēram? Dzelzs deficīts, atkal atceramies, ka dzelzs deficīta anēmija, viņa ir sekundāra anēmija, tātad tur ir vajadzīgs mums kāds iemesls, un ģenētiskās problēmas mums tomēr attiecās pie retajiem iemesliem, pie tiem 8%. Līdz ar to es saku nē, un tieši šo jautājumu arī bija izskatījis profesora Leiniece. Tā kā dzelzs deficīts kā tāds nemantojas no mātes meitām, mantojās dzimums, ja tā mēs varam pateikt, un var mantoties citas kaut kādas asins recēšanas patoloģijas, piemēram, tā pati Vilenbranda slimība, kad ir traucējumi asins recē, un, teiksim, un tas var nodoties paudzes paudzē, un tad māte varbūt atnāk un saka, ai, mums visām sievietēm mūsu dzimtā, mēs visas asiņojam mēnešēžu laikā pa 10 dienām, mainām pa 10 paketēm dienā, un tā mums ir pilnīga norma. Un līdz ar to, ja ir tik masīva asiņošana, skaidrs, ka tas dzelzs trūkums būs jau sekundārs faktors, bet tas nav par iemeslu šai asiņošanai. Tur ir jāmeklē dziļāka problēma, jo pats dzelzs deficīts nepārmantosies. Ne. Tad ir par operāciju un gremošanu. Kāpēc pēc žiltspūšļa izoperēšanas vai pat pie kuņģa problēmām dzelzs līmenis kļūst zems? Zin kā, jāsaprot, ka dzelzs mums neuzsūcās kuņģī, dzelzs uzsūcās 12 pirkstu zarnā, kas mums anatomiski uzreiz iet aiz kuņģa, un tievo zarnu tā kā sākumā. Dzelzs sliktāk uzsūksies pēc, protams, bariatriskām operācijām, kad kuņģis ir samazināts, arī 12 pirkstu zarna tur tiek iesaistīta. Tā kā tas būs tiešais iemesls, runājot par žultspūšļu operācijām, es neatradu tādu informāciju, ka tas varētu būt tiešais iemesls, tur drīzāk
ir aprakstīts, ka pēc operācijas iespējams ir žults, atteces, kaut kādi traucējumi, jo, redz, žultī mums arī jānonāk ir 12 pirkstu zarnā, nu, tīri anatomiski. Pēc operācijas tur var izveidoties traucējums, kā tā žults noplūst, un tad tas tālāk var ietekmēt dzelzs uzsūkšanās spējas. Jo tā nebūs klasiskā aina, ko es redzēšu saviem pacientiem pēc operācijas. Pēc operācijas var būt tūlītēji, jā, bet ka hroniski, nu, tā nebūs tāda klasika. Mhm. Un tad vēl vēža risks. Vai Mhm. taisnība, ka regulārs dzelzs deficīts var liecināt par onkoloģiju, kad A jāsāk meklēt nopietnāka vaina? Noteikti, jā, bet atkal mēs te skatāmies dzimumu. Ja man atnāk sieviete, nu, kas ir, teiksim, pēc 50 gadiem, nu, jebkurš pacients 50 gadi un virs, un es redzu, nu, sāk viņam trūkt hemoglobīns, eritrocīti, ir samazināts feritīns, un varbūt iepriekšējās analīzēs tas tā nav bijis. Tas būs pirmais tā kā sarkanais karoks, un tad es noteikti mērķiecīgi pacientu sūtīšu tālāk. Ja pie manīm atnāk 30 gadus jauna meitene, un es redzu, ka ir anēmija, dzelzs deficīts, es teikšu godīgi, kolonoskopija, fibrogastroskopija nebūs pirmais, ar ko es sākšu. Es visticamāk domāšu, ka tas ir viņai fizioloģisku dažādu iemeslu dēļ. Tā, tas ir diskutabls jautājums, jo, teiksim, onkoloģija jauniem cilvēkiem procentuāli mums ir ļoti reti. Un ja mēs tagad pilnīgi katru jaunu cilvēku skrīnēsim uz kolonoskopijām, uz fibrogastroskopijām, tā būs milzīga noslodze speciālistiem, tas būs izmaksu neefektīvi. Tā, tur ir jāskatās anamnēze, vai ir bijis kaut kāds svara zudums, vai ir kaut kādas izmaiņas pārējos asins analīžu rādītājos. Bet, jā, dzelzs zudums, asins zudums ir netiešais marķieris vēža diagnozēm, diemžēl. Bet tagad arī gastroenteroloģija Ilona Vilkoita man ir teikusi, un arī man šobrīd algoritms kaut kā rāda Mhm. Instagramā no starptautiski atzītiem medijiem, ka ļoti pieaug jaunajiem cilvēkiem tieši tas Jā, zarnu vēzis. Ja? Tā kā tagad reizēm arī var tieši palaist garām ar to domu, ka viņš jau var jauns palaist cilvēks. garām. Jā. Un to arī Kā rakstīja, ka tev ir bijis precedents, vai nekad atklāja caur meitu, ka mātei Jā, ir. to es tev aprakstīju. Tas bija vēl manā iepriekšējā doktorātā, kad es Rīgā strādāju. Jauna sieviete, 45 gadi, kura atnāca pie manīm jau ar prasību, lai es viņu nosūtu uz fibrogastroskopiju, kolonoskopiju. Viņai analīze bija pirms tam pilnīgi normāls, viņa tā par saviem rūpējās un atklājās, kāpēc viņa to lūdz, jo viņas meitai, kas nav mana paciente, viņas meitai bija neprecizēts, dzelzs deficīta anēmija, un ģimenes ārsts ir bijis gana gudrs un gana ieinteresants, un to jauno meiteni aizsūtīja uz izmeklējumiem, un tiešām izrādījās, ka viņai ir asnās zarnas CA, kas ir ģenētiski noteikts, un tad mēs mērķiecīgi pārbaudījām manu pacientu ar normālām analīzēm, un viņai bija 45 plus, un tur atradām, ka ir jau agrīnā gan stadijā, bet ir vēzis. Un 40 gadi, 45, 50 priekš onkoloģijas tie būs jauni skaitļi. Un Mhm. nevelti Amerikā, ja pie mums Latvijā kolonoskopiju mēs taisam pēc 50 gadu vecumam, ja pacientam ir slēptās asinis fēcēs, tad mēs nozīmējam. Amerikā tas tiek rekomendēts pēc 45 gadu vecuma, un pat neslēptās asins fēcēs uzreiz kolonoskopija, jo Jā. Briselē arī. Mēs par runājām ar Ilonu Vilkoitu. Mums ir Mhm. vesels, ja kādam arī interesē tieši tas bija, bet Instagram laivā man šī saruna ir, ja kādam interesē atrastu. Un pēc tam arī man sievietes rakstīja, ka, piemēram, konkrēti paziņa, ja viņi strādā Briselē, viņi saka, viņi arī, man vecuma arī ir 45, un viņa arī bija aizgājusi pie ārsta momentāli aizsūtīts vienkārši pārbaudīt, un viņa atklāja, ka viņai ir jau tie polipi saucamie, Polipiņi, kas jā, jā. tieši stadija. Bet tu minēji, ka tai meitai konstatēja C kaut ko, kas tas tāds ir. Jā, tas ir, vēzis. Es vienkārši tās Tad saīsināju. respektīvi tā Jā, bet jaunai jau bija vēzis, un tāpēc pēc viņai tam jau bija, viņai jau bija vēzis, un tur, protams, bija smaga ārstēšana, tur operācija ar tālāk sekojošu ķīmijterapiju, staru terapiju. Mhm. Un izrādījās, kas ir ģenētiski noteikts. Bet tāds ir, protams, viens gadījums manā praksē, bet tad, kad kaut kas tāds notiek, tu vienmēr aizdomājies, hei, kad acīm redzot vēl kādam tavam pacientam tas var būt.
Tā kā Arī. tur ir, bet jā, bet atkal tas ir tas, ko es gribu teikt, ka mēs neārstējam tikai analīzes, mēs skatāmies cilvēku kopumā, ja, jo kaut kādas jau mini pazīmes, es pieņemu arī tai jaunajai meitenei bija, kas, tika iztirzāts kopā ar ģimenes ārstam, dēļ tika pieņemts lēmums sūtīt uz izmeklējumu. Un īstenībā, cik es arī aizsūtu pie speciālistiem, īpaši, ja tas ir, teiksim, maksas speciālists, un kur arī ir jauniem cilvēkiem tās dzelzs deficīts noteikts, tad speciālists parasti arī smuki rekomendācijās ieraksta, lūdzu veikt kolonoskopiju, fibrogastroskopiju. Tā kā, Mhm. kā rekomendācijas priekš mums. Ejam tālāk pie nākamā bloka par to uzsūkšanos. Par šo bija ļoti daudz Jā. jautājumu, ja? Jūs saprotat, kāpēc tas dzelzs neuzsūc? Varbūt sāksim tā vispārīgi, kas nosaka tos uzsūkšanās faktors, kas ir tā klasika, ar ko nedrīkst lietot kopā, un tad tur Mhm. nedaudz specifiskāki jautājumi. Nu, vispār ir jāsaprot, ka mums ir divas formas dzelzī. Ir tā divvērtīgā dzelzs, kas saucās hēma dzelzs, kas mums atrodas dzīvnieku valsts produkcijā. Tā ir tā, teiksim, labā dzelzs, kas salīdzinoši labi uzsūcās līdz 30%. Un tad ir trīsvērtīgā dzelzs, kas ir saucamā nehēma dzelzs, kas atrodas augu valsts produktos. Nu, tad tie mūsu slavenie spināti, zemenes, šokolāde, graudaugu produkti, bet tur ir jāsaprot, ka tur uzsūcās tikai 10% no trīsvērtīgās dzelzs, un tur ir ļoti sarežģīts mehānisms, kam dēļ tas tā notiek. Ja trīsvērtīgā dzelzs, ja mēs, teiksim, ja divvērtīgo dzelzs mēs apēdam savu gaļas gabalu, tur ir divvērtīgā dzelzs, viņa nonāk līdz 12 pirkstu zarnai, un tad viņai tālāk ir kaut kā caur zarnas sieniņu vispār jātiek iekšā zarnu šūnā. Tas notiek ar tādu speciālu receptoru palīdzību. Bet, lai trīsvērtīgā dzelzs tur tiktu iekšā, viņai ir jāpārveidojas par divvērtīgo dzelzi, tad viņai jātiek ir pie cita receptora, jo pie tā iepriekšējā viņa netiek klāt, un savukārt pie tā cita receptora tur jau atkal sēž citi metāli. Līdz ar to augu valsts dzelzī būs daudz grūtāks un garāks tas uzsūkšanās ceļš, lai vispār viņš tā kā nonāktu asinsritē. Tāpēc arī tad, kad dāmas pērk aptiekā vai nu uztur bagātinātājs vai kādu dzelzs preparātu, ir ļoti svarīgi, tad kura vērtība tai dzelzī ir divvērtīgā vai trīsvērtīgā. Nu, tas tā kā būtu tāds pamats. Un ja mēs runājam par divvērtīgo dzelzi, kas atrodas dzīvnieku valsts izcelsmē, tad tieši tai dzelzī viņai ir viņa diezgan labi arī uzsūcās ar pārējiem, teiksim, uzturu līdzekļiem. Ja es te nerunāju par tabletēm vai par uzturu bagātinātājiem, es te runāju par dabīgo dzelzi, kas atrodas mūsu produktos. Bet, ja mēs lietojam teiksim, preparātus, tad jā, ar kalciju tas nedraudzēsies, ar magniju nedraudzēsies, ar fosfātiem nedraudzēsies, tannītiem, klijām, tā ka tur vajadzētu ievērot tad 2 līdz 4 stundu starplaiku. Nu, lai būtu drošāk treniroši, nu, tas viens, ko arī man ja rastīja pašas sievietes, ja? Piens, kafija, C vitamīns, C olbaltumvielas. vitamīns draudzēsies. C vitamīns ir tas, ko pat rekomendē un īsumā jauniem preparātiem viņš pat ir klāta, ka pievienots, bet C vitamīns ir tas, ko pat līdz pat 250 mg rekomendē kopā ar dzelzi lietot, tāpēc, ka dzelzī patīk skāba vide. Un arī tas attiecās uz kuņģi. Ja kuņģī nav pietiekami skāba vide, ja tur būs hronisks gastrīts, atrofisks, vai ja paciente lietos populāro omeprozolu, ko varbūt jau, man liekas, katrs trešais arī lieto, lai samazinātu skābes sekreciju, tad arī dzelzs sliktāk uzsūksies. Labi, izējām vēlreiz cauri. Ar ko tad nelietot kopā? Nu, Tad tādiem nelietojam ikdienas. ar kalciju saturošiem produktiem. Tie varētu būt piena produkti, siers, biezpiens, teiksim, tā kategorija. Tad nelietojam kopā ar kliju produkciju, ja, teiksim, graudaugi. Un nevajadzētu kopā ar kafiju, nevajadzētu kopā ar tējām. Nu, tas tā, lielos vilcienos. Un dzelzī, redz, ir ļoti svarīgi. Dzelzī patīk labāk uzsūkties tukšā dūšā. Hmm.
Tad vispār droši vien ideāli, lai nebūtu, ka tu kaut ko nepareizi sadari, tad labāk starp ēdienreizēm vienkārši Starp iedzert to ēdienreizēm, jā, kaut kādu, nu, pusstundu pirms ēšanas, tas būtu tas ideālais variants. Tas gan, protams, tukšā dūšā dos lielāku blakņu iespējamību, bet, nu, cik es literatūru izpētīju un rekomendācijas, tad rekomendē, jā, tās devas sadalīt, bet lai būtu tukšā dūšā starp ēdienreizēm. Mhm. Un ar ko būtu labi? Tad tas viens ir tas C vitamīns un diezgan liela dēva, ja tu minēji? Jā, 250 miligrami, vai, nu, teiksim, tā var būt glāze apelsīnu sulas un nav obligāti svaigi spiestu sula. Tā var būt arī veikalā paka, nu, parastā apelsīnu sula. Tur būs cukurs klāt, cukurs nekā Nevienīgi, nē, par cukuru es neatradu informāciju, ka tas kaut kā kavētu dzelzs uzsūkšanos. Tur varētu iet runa par olbaltumu. Augu valsts olbaltums samazinās dzelzs uzsūkšanos, bet dzīvnieku valsts olbaltums tā kā neietekmēs to. Mhm. Un tad vienkārši, lai būtu drošāk iedzert viņu vai no kopā ar C Jā, vitamīnu jā, starp ēdienreizēm, un tad būs tā kā drošāk, ka neaizšaus tik daudz mm, kreizi, ne? jā. Tas tā var būt. Tā, tad ir vēl, kāpēc dzelzs neuzsūcas, ja nav kuņģa problēma? Vai baktērijas, piemēram, helikobaktērija vai citas minerāla vielas, piemēram, var ietekmēt to uzsūkšanos? Ne, kas ir tie faktori, kas vēl var ietekmēt to uzsūkšanos? Tāda tur kuņģis, vēl kaut kas. Helikobaktērija noteikti ietekmēs, nu, teiksim, samazinās dzelzs uzsūkšanos, jo helikobaktērija pati par sevi ir iemesls, kāpēc kuņģī veidojās hronisks, teiksim, atrofisks gastrīts, kad tiek arī samazināta sālskābes sekrēcija, kas tomēr tai dzelzī ir nepieciešama, plus vēl helikobaktērija dzelzi patērē kā tādu pati savām vajadzībām, lai viņu tur uzturētos, lai viņu tur augtu. Ām, Tā kā tas, jā, būtu viens no galvenajiem iemesliem, un Vai kaut jāskatās, kas ir, jā, ir varbūt arī mērķiecīgi taisīt, teiksim, kuņģa izmeklēšanu, arī ar norādi endoskopistam, kad paskatāmies arī 12 pirkstu zarnu, varbūt tur ir kaut kādas problēmas, kam dēļ tiek traucēta dzelzs uzsūkšanās. Vai kaut kādas citas diagnozes arī var kaut kā veicināt? Nu, tu minēji tagad to kuņģu un 12 pirkstu zarnu. Nu, zini kā, teorētiski ir, redz, mums arī dzelzs pārnesē, mums ir ļoti tāds svarīgs olbaltums, transferīns. Ja ir aknu kaut kādas saslimšanas, tad tas arī var ietekmēt dzelzs uzsūkšanos, jo tas transferīns tiek ražots aknās. Tas arī Mhm. varētu būt kāds no iemesliem. Bieži vien diētas kaut kādas kļūdas. Sievietei liekas, ka viņa, kā es taču ēdu 200 gramus spinātus dienā un ēdu to un to, un pēc uztura tabulas tur ir rakstīts, ka tur ir liels dzelzs daudzums, bet tā uzsūkšanās ir slikta, jo tur ir trīsvērtīgā dzelzs, teiksim, nevis divvērtīgā dzelzs. Tā kā Mhm. tās ir tās biežākās kļūdas, nepareizi lietots dzelzs preparāts un tomēr jāpārskata ir diēta. Mhm. Tad ir jautājums, es pat nezinu, kā tā būtu pareizāk, vai mēs ejam pie medikamentiem uzturbagātināt, sāksim ar medikamentiem uzturbagātinātājiem un pēc tam par tām injekcijām un sistēmām, ja? Mhm. Tad ar uzturbagātinātājiem, ar to zemāko. Pirmkārt ir pārtika, ja tas būs vienmēr un vienmēr. Nu, tas ir galvenais, jā. Jā. Tad būs uzturbagātinātāji. Kas tad varētu būt? Jo tu jau minēji, ka aptiekā ir jāskatās, vai ir tas 2 vai 3 virs Mhm. veidu, ja? Kā tas tur būs uzrakstīts? Kas ir tie atslēgas vārdi? Nu, zini, pa lielam tie, kas ir mums medicīniskie saucamie dzelzs preparāti, kas ir recepšu preparāti, tie visbiežāk būs, nu, tā kā divvērtīgais dzelzs, bet te mums arī ir jāsaprot, kādas ir asins analīzes. Ja man atnāk sieviete ar normālām asins analīzēm, tur ir labs hemoglobīns, bet tur jau ir samazināts feritīns, un es saprotu, ka tās rezerves viņai kritīsies, nu, es nekad nesākšu teiksim, ar stipro dzelzi, ar divvērtīgo dzelzi, jo viņam ir lielākas blaknes, tas ir fakts. Es tad rekomendēšu, jā, kaut ko no, teiksim, trīsvērtīgā dzelzs, vai to pašu, kas tagad ir moderns arī pūšamais dzelzs, viņš ir mikronizēts, viņš labāk skaitās it kā uzsūcās ar mazāk blaknēm, bet, nu, tur ir diezgan mazs tas dzelzs sastāvs.
Tas pats arī Čelafermed preparāts man ir gana mīļš, jo tur, manuprāt, arī ir bišķiņa askorbīna skābe pievienot, un viņš arī labāk tak uzsūcās. Tā ka, ja ir latents dzelzs deficīts ar normālu hemoglobīnu, tad mēs varam sākt ar, teiksim, ar uztura bagātinātāju preparātiem. Bet ja es redzēšu, kad ir jau izmaiņas klīniskajā asinsainā, hemoglobīns jau man iet zem attiecīgiem skaitļiem, tad es rekomendēšu kaut ko no recepšu preparātiem, kur būs lielāka dzelzs koncentrācija, bet nu brīdināšu pacienti, ka tur ir arī lielāks blakņu risks. Un pie blaknēm, ja pacientiem ir izteikts blaknes, tad tur, nu, literatūrā, cik es atradu, tur speciālisti saka, nu, tad, lai mazinātu blaknes, var provēt viņu arī ēšanas laikā lietot, bet, nu, tad ir jāskatās, jā, lai tur nav teiksim, ar kalciju kopā. Kas ir tās klasiskās blaknes? Klasiskās blaknes ir, nu, teiksim, slikta dūša, tāda metāla garša mutē, varbūt sausāka mēle, vēdera izejas traucējumi, vienai būs aizcietē, vienai būs caureja, un arī, protams, vēdera izejas krāsa var mainīties. Ja vēdera izejas krāsas izmaiņas ir vienīgā blakne, citu blakņu nav, tad es teiktu, ka pacienti drīkst to dzelzs preparātu turpināt, jo tas nekādīgi, nu, tā kā neliecina, ka viņas iekšējos orgānos kaut kas ne tā nenotiek. Vienkārši tā tiek veicīta nokrāsota. Bet, ja ir aizcietējums, tad var kaut ko darīt vai Nu, caureja? ja ir jau tādas blaknes, kas traucē pacients ikdienas kvalitāti, tad skaidrs, tad mēs mainām uz kaut kādu citu dzelzs preparātu. Mēs iespējams tā kā samazinam devu, jo tās blaknes visbiežāk ir saistāmas ar to, kad ir iespējams, nu, vienā kapsulā, vienā tabletē ir pārāk liela tā dzelzs deva. Un tad mēs arī pārskatām veidu, jo ir vairāki teiksim, preparāti, un tad mēs vienkārši pamainam to sastāviņu. Par to arī man ir jautājums. Tabletes, kapsulas, šķidrie preparāti, atšķirības, kas ir tad? Pēc kā tu ieteiksi, kuru vai kuru sākt? Nu, es atkal skatīšos, cik tad ir tas tiešais dzelzs, cik ir preparātā. Man pašai mīļš ir šķidrais dzelzs, es gan firmas nekādas tur negribu saukt, bet vecais labais Tothēma, jo cik es skatos asinsainā, tad es pēc 3 mēnešiem jau smuki redzu, ka tur ir tas uzlabojums, ko es gribu redzēt. Un šķidrais dzelzs, ko ražo šī firma, tas ir divvērtīgais dzelzs, un viņi arī kopā sajaucot ar apelsīnu sulti, viņš diezgan labi uzsūcās, jā, bet tur būs diezgan daudz blakņu. Dzelzs preparātiem, viņiem ir, teiksim, vairākas tās palīgvielas, saistvielas, kas arī var radīt pacientei konkrēts blaknes, bet ir jāeksperimentē, nedara viens, mēs tad mainam uz kaut ko citu. Un tad nav tik būtiski, vai tas ir dzeramais dzelzs ampulās, vai tā būs kapsula. Varbūt, ka no tabletēm varētu būt lielāks kairinājuma risks, jo viņas jau sāk savu sadalīšanos kuņģī, un tad parasti blaknes rodās no tā, kad tiek kuņģa gļotāda kairināta. Kapsula iespējams vēl var izturēt kuņģa, teiksim, to skābīti, un tad sāk izšķīst jau 12 pirkstu zarnā, kur viņai tas arī būtu jādara. Tā kā varbūt, ka kapsuļu veidā ir ar mazākām blaknēm. Cik ātri gaidīt rezultātu, jo tu jau pieminēji, ja pēc 3 mēnešiem mēs redzam, tad ir labi, ja arī, lai nesilmājas uz nedēļu lietojumu uzreiz jau kaut Jā. ko gaida. Ir tas normālais tas process, kāds ir. Nu, faktiski pēc peros preparātiem, respektīvi, ko mēs iekšķīgi lietojam, kaut kāds minimālas izmaiņas, cik es izskatīju literatūru, varētu būt jau sākot no 3. nedēļas, bet tas, manuprāt, nav mērķiecīgi. Mums tad tā pacienta būtu ik pēc 3 nedēļām jātestē praksē, tas tā nenotiek. Es savām pacientēm tomēr rekomendēju kontrolas analīzes nodot pēc 3, teiksim, mēnešiem, jo ir jāsaprot pie dzeramajiem dzelzs preparātiem, tablete, kapsula, šķidrais dzelzs, sākumā, ko mēs asins analīzēs gribam redzēt, kad mums sākumā sāk pieaugt hemoglobīns, ja, kad tā viela, kas mums to skābeklīti visur, kur nogādā. Un tikai tad, kad būs jau pietiekami daudz hemoglobīna organismā, tikai tad mēs jau lēnām sākam sagaidīt, lai dzelzs rezervītes kāpinātu uz augšu. Ja, tā ir tā atšķirība starp dzeramajiem preparātiem un starp intravenozajiem preparātiem. Kā tiek interpretēts analīzes.
superprodukts spirulīns. Vai tu par to esi dzirdējusi, kāds tev viedoklis? Es Jā, spirulīnam nav nevainas, bet es neteiktu, ka viņš ir tāds baigais superprodukts, bet jā, viņš ir arī varētu būt diezgan labs dzelzs avots. Viss ir droši vien atkarīgs no tā, cik daudz mēs uzņemam, bet atkal šeit ir jāskatās, kad spirulīns mums piederēs pie augu valsts produkcijas, un šo jautājumu tā kā izskatot, es jau to biju aizsūtījusi, ka bija veikts viens pētījums. Tur gan bija salīdzinoši mazs pacientu skaits, bet tur bija skatīti pacienti ar čūlaino kolītu. Tā ir hroniska iekaisīga zarnu slimība, kad tiek traucēta vispār uzturvielu uzsūkšanās kā tāda. Un tika spirulīns 1 grams dienā dots, teiksim, tai mērķa grupai, un tad otrai grupai nekas netika dots. Un tad tika pierādīts, ka pēc 8 nedēļām tā pacientu grupa, kas lietoja spirulīnu, viņiem bija analīzēs uzlabojumi tieši tā kā uz hemoglobīna rēķina. Tā kā, ja skatāmies no tāda skatu punkta, jā, bet varbūt tas arī būtu vairāk rekomendējams sievietei, kurai ir latents dzelzs deficīts, nevis kurai jau ir zemi visi pārējie rādītāji, kad mums vajadzētu ātrumā uzdabūt tomēr rezerves uz augšu. Bet es pieļauju, droši vien, ka tur arī ir nozīme atkal, kā tu lieto to spirulīnu, kas tas Jā, tāds ir pulveris, tā ir jā, tablete, kurš tieši, jo es pieļauju, ka nopirks jebkuru kaut kādu spirulīnu, tur arī varbūt jāzina, vai tur tiešām ir tā spirulīna iekšā un kā tu viņu lieto, tieši ne? tā. Viss ir no kvalitātes un no daudzuma atkarīgs. Kopumā, kas man radās secinājums no tevis klausoties, ka šajā gadījumā ar tiem uzturbagātinātājiem, droši vien, ka vajadzētu vienkārši pēc ārsta rekomendācijas kaut ko pirkt, jo, Es ja tu teiktu, varbūt jā, pēc ārsta rekomendācijas, un galvenais sievietei arī būt pacietīgai, jo man arī citreiz atnāk, tā kā uz analīžu kontroli, un mēs skatāmies, ka nekas tur atkal mums nav tie uzlabojumi, ko mēs sagaidām. Un tad man pacienti arī saka, es tur 2-3 mēnešus palietoju, vai kādi vispār domā, ka mēnesi palieto un būs ok. Nē, tur ir tomēr jāsaņemās ja mēs runājam par dzeramajiem preparātiem, 6 mēneši, tas ir vismaz. Un kamēr mēs nesagaidīsim savu ferritīnu, ko mēs gribam redzēt, un tad tas minimums ir tie 30, tas skaitlis, tad jārēķinās, ka varbūt kādai tas aizņems gadu, kādai tas aizņems 2 gadus, un tāda pārdozēšana ar dzelzs preparātu dzeramajā veidā praktiski ir neiespējama. Es gan atradu vienu avotu, kur bija teikts, ka lietojot nepārtraukti 3 gadus, bet dzelzs preparātu medicīniskās devās, tad teorētiski varētu būt pārdozēšana, bet mazās devās noteikti nē. man tieši ir jautājums, vai dzelzs preparāti jādzer visu mūžu, kāpēc nav ieteicams lietot nepārtraukti? Ko nozīmē arī visu mūžu? Te būtu jāskatās analīžu kontrole. Un ja pacientei ja teiksim, viņi ir veģetārieti, ja viņi ir vegāne, un ja viņa arī ēd savu vistas filēs, nezinu, reizi 2 nedēļās no hematoloģiskās puses mēs varam skatīties, ka tas skaitās gan arī kā veģetārisms. Un ja viņai regulāri asins analīzēs būs šie rezervju trūkumi, tad viņai tas preparāts ir jālieto, kamēr mēs nesagaidīsim savus mērķu skaitļus. Un tad pēdējais vēl par tiem pirms injekcijām. Cik daudz folskābe, cik daudz tās uzņemt kopā ar dzelzi? Es nezinu, kāpēc šis jautājums, bet ir specifisks par folskābi tieši. Folskābe ir viens arī no tiem elementiem, tas ir B9 vitamīns, kas mums ir nepieciešams kvalitatīvai eritropoēzei, ja vispār procesam, lai veidotos sarkanais asins ķermenīts un tālāk, teiksim, hemoglobīns. Folskābe cilvēkam profilaktiski būtu nepieciešama. Tas pats, kas grūtniecei 400 mikrogrammi, tur nekas mums neatšķirās, bet atkal ir mērķiecīgi varbūt folskābi paskatīties asins analīzēs. Tas ir diezgan tāds foršs rādītājs, ko man arī šeit patīk pačekot, jo ja ir izteikti zems folskābes līmenis, tad atkal tas ir ārsta kompetencē, tiek nozīmēts jau medicīniskais preparāts, kur ir daudz lielāka deva, tie ir 5 mg, bet atkal tur ir vajadzīga analīžu kontrole, lai mēs kaut ko nepāršautu par daudz. Bet to lieto kopā ar to folskābi, tad dzelzi? Jā, viņus var lietot kopā, jo ir preparāti, kuri ir sakombinēti folskābi kopā ar dzelzi, tad viņus droši var lietot kopā. Nākamā sadaļa
injekcijas un sistēmas, jeb intravenozā lietošana. Mhm. Izstāst, kas tas tāds vispār ir, un tad iesim, kāpēc viņas lieto un kā lieto. Dzelzs intravenoza lietošana ir vajadzīga, teiksim, tām pacientēm, jeb tiem pacientiem, arī vīrieši man ir bijuši, kuriem mēs nevaram dabūt savus mērķa rādītājus gan hemoglobīna ziņā, gan feritīna ziņā ar dzeramajiem, teiksim, preparātiem. Viņš lieto gadu no vietas, un mēs skatāmies izmaiņas, praktiski nekādas nav pozitīvas, tad ir vērts jau domāt par dzelzs infūziem. Tāpat tas būs mērķtiecīgi noteikti grūtniecēm 2., 3. trimestrī, ja viņām arī ir slikti hemoglobīna skaitļi, kas noteikti ir bīstami pašai grūtniecei, bīstami bebulītim, tad arī gan ginekologs, gan arī ģimenes ārsts ir tiesīgs nozīmēt dzelzs infūzus. Mhm. Bet tad pirms mēs ejam dziļāk vēl, tad kāpēc var būt tā, ka tie iepriekšējie līdzekļi nepalīdzēja? Tad droši vien arī ir tie daudz jautājumu, kas man bija par to uzsūkšanos. Mhm. Tur varēja būt kaut kas īpašs, ka tev neuzsūcās no tiem medikamentiem vai uzturu Zini pakāpiem. kā, uzsūkšanās traucējumi vienmēr būs saistām tad ar kuņģa zarnu trakta tomēr, kaut kādām problēmām, iespējams arī kaut kādas mikrobioma izmaiņas, kas šobrīd tiek plaši pētītas. Tā kā preparāts nepalīdzēs tad, ja tiešām, ja ir uzsūkšanās kaut kādi traucējumi. Jo, redz, dzelzs infūzi mēs jau ievedam pa taisno vēnā asinsritē, tā kā tur pavisam cits mehānisms. Jā, un tad tas, kas man bija radās priekšstats no jautājumiem, ka ir kaut kāda tā kā rezistence, tā kā kaut kāda pietāte vai bailes pret tām injekcijām. Vai tas tā ir, no kā tas veidojās? Un konkrēti arī man sieviete, kas sūdzējās, ka viņu ģimenes ārsti tā kā pret to, tā kā īsti neiesaka vai negribīgi zīmē. Kāpēc Jā, tā? var būt pret vai var būt, te ir, man liekas, kaut kāds varbūt emocijas arī mums ārstiem jāmācās likt nedaudz malā, jo ko nozīmē būt pret? Mūsu kā ārstu uzdevums ir rīkoties pacientu labā, un ja tu redzi, ka viņam šīs indikācijas ir, tad tavs pienākums ir izvērtēt riskus, izvērtēt ieguvumus un šo procedūru, teiksim, pacientam piedāvāt. Es teiktu, ka mēs kā primārās veselības aprūpes ārsti, mēs varbūt tur mazāk strādājam kaut kādā akūtajā medicīnā. Mums ir tādas vienkāršākas lietas, un es domāju, ka kolēģi un arī mēs noteikti baidīsimies no kaut kādām blakus reakcijām, no anafilaktiskām reakcijām. Līdz ar to varbūt ģimenes ārstu tas tā kā atturēs nozīmēt šo procedūru. Un nozīmēt tas ir viens, un otrs ļaut pacientam to veikt savā procedūru kabinetā, jo tev ir jābūt gudram personālam, tev ir jābūt labam ārsta palīgam, medmāsai, tev pašam ir jābūt kompetentam sniegt pacientam pirmo palīdzību, ja gadījumā kaut kas notiks. Paldies Dievam, man tā nav bijis, bet tās ir bailes. Bet kas ir tās, tie minēja atkal to svešvārdu anīmē, whatever? Anafilaktiska reakcija, tas ir, teiksim, vissliktākais, kas var būt no intravenozās ievades. Tā ir akūta problēma, kad pacientam sākās asinsrites traucējumi, sākās elpošanas traucējumi, un šajā gadījumā ir jāmāk ievadīt attiecīgie preparāti, adrenalīns, jāsauc ātrā palīdzība. Tā ir tāda akūts stāvoklis, kas var beigties, diemžēl, arī letāli. Bet tā ir tāda bieža blakne, kā ārsti? Nē, tā nebūs bieža blakne, bet no tās blaknes, protams, ko kolēģi baidās, bieža blakne tā nebūs. Un mums ir Latvijā pieejami 3 preparāti, dzelzs preparāti, un tas, kas ir tas jaunākais no pieejamajiem, tur ir aprakstīts pēc anotācijas, ka tur ir anafilaktiska reakcijas sastopamība ir mazāk par 0,1%, respektīvi mazāk pat kā vienam cilvēkam uz 1000 cilvēkiem, ja rēķinam. Un tas ir tas, kāpēc, varbūt mēs arī paliekam drošāk nozīmēt tieši šo infūzu. Vai iemesls arī varētu būt finansiāls? Tas ir valsts apmaksāts šāds? Nē, valsts apmaksāts tas noteikti nav. Finansiāli tas jaunais drošais preparāts, viņš maksā diezgan pat dārgi. Es tā negribu samelot, bet plus mīnus tur jārēķinās, ka tas viens iepakojums, kur ir 5 ampulas, kuras mēs arī visbiežāk tad uz tiem 100 ml nātrija klorīdu vadam. Tad, kad viņš tikko parādījās, manuprāt, tie bija 150 eiro, tagad jau viņam tā cena krīt. Uz visām tām 5 ampulām, ja? Uz to kompleksu? Jā, jo tur ir iepakojumā ir 5 ampulas.
Ja, pa Mhm. 1 mililitram 5 ampuliņas, un tas viss iepakojums, tad tas arī maksā, Mhm. nu, to dārgo cenu. Un Mhm. visbiežāk, ar vienu iepakojumu nepietiek, vajag varbūt 2, 3 iepakojumus, tad paši varam sarēķināt, cik tas dārgi izmaksā. Labi, tad no ģimenes ārsta tā kā iespējams, ka mēs pieņemam, ka varētu būt tas, ka varbūt nav īsti informācijas nezināšana, iespējams bail no šīs potenciālās blaknes, kas varētu būt, bet vai ir vēl kaut kādi aizspriedumi vai pamatot aizspriedumi par to, Man kāpēc tā tās vēl grūti komentēt, jo tu nejūti tā, ja? saviem pacientiem, ja vajag, es nozīmēju gan vecāku gadagājumu cilvēkiem, gan arī jaunām sievietēm, kuras redzu pamatot. Ja pie manīm atnāks meitene un viņai nav dzelzs deficīta anēmijas, bet viņai ir vienkārši samazināts ferritīns, dzelzs rezerves, es viņu drīzāk mēģināšu, nu, tā kā atrunāt no intravenosas manipulācijas, jo katra manipulācija tas ir kaut kādu risku, nu, tur jārēķinās ar riskiem, bet ja es redzu, kad ir pamatojums, es teiktu, kad es nozīmēju, un man liekas, ka kolēģi, vismaz ar ko es komunicēju, jaunie kolēģi arvien drošāk nozīmē. Varbūt tas nāk vēl no kaut kādiem veciem laikiem, kad bija citi dzelzs preparāti, kas deva daudz biežāk šo blakņu risku. To man ir stāstījuši arī kolēģi, kas strādā, teiksim, nu, uzņemšanas nodaļā, nu, lielajās slimnīcās, kad viņi ir šādus gadījumus redzējuši, un acīm redzot, tev pietiek vienu tādu gadījumu redzēt, lai tu pēc tam baidītos. Bet es gribētu teikt, ka arvien biežāk arī jaunie ģimenes ārsti nozīmē. Es personīgi ar tādu problēmu tā kā neesmu saskārusies. Varbūt arī, kas rada to kaut kādu sajūtu ir atkal no jautājumiem, piemēram, šeit ir jautājums, vai sistēmas tiešām ir šoks organismam un rada oksidatīvo stresu, un vai aknām no tā ir liela slodze. Varbūt šie ir kaut kādi tie faktori, kas Es domāju, ka nē, ka mēs primārajā veselības aprūpē diez vai tur pat aizdomājamies par tik dziļiem jautājumiem, kā oksidatīvais stress, bet jā, tas organismam ir oksidatīvais stress uz to brīdi, un ir pat veikti pētījumi, kur ir skatīti šī oksidatīvā stresa marķieri, un ir pierādīts, ka 30 minūtes pēc infūza tie marķieri sasniedz, nu, savu to maksimālo līmeni, bet tikpat ātri viņi arī tā kā normalizējās. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tā ir, nu, drīzāk pat fizioloģiska, normāla atbilde bez kaut kādām tālāk ejošajām sekām. Un par aknu slodzi es arī drīzāk gribētu teikt, ka nē, jo mēs jau pievadām organismam jau tā kā dzelzs rezervi, un akna par to ir atbildīga. Tā kā nē. un te ir vēl jautājums alerģiska reakcija. Piemēram, sieviete izjūt pēc tam tā kā ādas dedzinošu sajūtu un pietūkums 2 dienas pēc infūzijas. Tas var būt, un šīs reakcijas ir aprakstītas, viņas mēs saucam par hipersensitīvām reakcijām, un tas ir pat aprakstīts līdz 1,7%, teiksim, pacientu, un tur nekas specifisks nav jādara. Tā tas var būt, un tāds diskomforts var 2 dienas būt, bet tur specifiska ārstēšana tam nav. Tas vienkārši ir jāpacieš, ja tu gribi taisīt šos infūzus, tad rēķinies, ka tev kaut kas tāds var būt, un manuprāt, to viegli sievietes pacieš. Mēs esam gandrīz visam izgājuši cauri tā lielajam galvenajam blokam. Ir vēl pēdējā sadaļa tāda ļoti specifiskas diagnozes un situācijas, kāds varētu būt. Tur ir 4 jautājumi. Tev cikos tev nāk nākamie pacienti? Nē, man vēl laiciņš ir, man 11. pēdīts nāk, jā. Ļoti labi. Tātad specifiskās diagnozes vairogdziedzeris. Kā feritīna deficīts ietekmē vairogdziedzeru zāļu uzsūkšanos? Un vai, kāpēc pie vairogdziedzeru problēmām feritīnam jābūt vismaz 70, 80? Jā, tāpēc, kad nu, dzelzs ir tas mikroelements, kas būs nepieciešams vairogdziedzera hormonu, teiksim, aktivizācijai, lai FT4, FT3 kļūtu par aktīviem, teiksim, hormoniem. Ja nav pietiekami daudz dzelzs rezervju, ja trūkst dzelzs, tad pat lietojot vairogdziedzera hormons, kas ir tiroksīns, var likties, ka šis preparāts ir tā kā neefektīvs. Jo, kā jau es minēju, ir vajadzīgs dzelzs enzīmam, tur vienai tādai peroksidāzei, lai tie hormoniņi kļūtu aktīvi. Līdz ar to ir nepieciešams, lai būtu labs līmenis dzelzs rezervēm. Mhm.
Tad nākamais ir dzelzs smadzenēs. Ko darīt, ja ir anēmija, bet dzelzs uzkrājas smadzenēs un ārsti aizliedz lietot Mhm. preparātus? Jā, par šo Risks, ko nozīmē dzelzs uzkrājas smadzenēs? Jā, par šo jautājumu kā jau tev bija atbildējis, man viņu tā grūti ir saprast, jo, lai dzelzs uzkrātos smadzenēs, tur ir jābūt, nu, kaut kādai pamatdiagnozei, pamatproblēmai, kāpēc tā ir. Es pieņemu, tā ir kaut kāda smaga neirodeģeneratīva saslimšana, kas noteikti nebūs mana ikdiena, un tā nebūs, mana rutīna. Tad šeit ir jāpieslēdz gan neiroloģis, gan hematologs, ko tad mēs darām. Jo ir atsevišķas iedzimtas saslimšanas, kad dzelzs uzkrājas iekšējos orgānos, sirds, aknas, mēs viņu par hemochromatozi saucam. Līdz ar to konkrēti uz šo jautājumu es pat nemācēšu atbildēt. Es pat nevarēju atrast nekādas atbildes literatūrā. Tur ir bišķi vairāk par to pacientu man jāzina. Tad ir grūtniecība un pēcdzemdību perioda jautājums. Ir dzelzs kritums pēc 4. bērna un ilgstoša migrēna. Vai tā ir neatgriezeniska ietekme? O, grūtniecība pati par sevi arī mums ir dzelzs deficīta milzu riska faktors, un ar katru grūtniecību dzelzs pieprasījums, teiksim, pieaug. Ja mums fizioloģiski sievietei ir aptuveni 2 līdz 3 grami ir tās daudzums dzelzs mūsos, tad, teiksim, grūtniecības laikā šīs vajadzības pieaug pat līdz 6 gramiem. Jo auglis patērē dzelzi, pati grūtniecei pieaug audu pieprasījums pēc skābekļa, un, protams, dzelzs tiek patērēts. Līdz ar to es teiktu, grūtniecība kā tāda ir vienkārši kā fizioloģisks dzelzs ēdājs, ja tā var teikt. Tāpēc sievietei pēc 4. bērniņa noteikti būtu jāmonitorē regulāri asins analīzes, un tomēr ir tad jādomā vai nu par iekšķīgu lietojamo dzelzs preparātu, vai nu par sistēmām. Un runājot par migrēnu, migrēnai vispār nav tāda baigi skaidrā teiksim, etioloģija, tur vēl zinātni par to cīnās, bet jāsaprot, ka galvas sāpes pie dzelzs deficīta anēmijas noteikti var būt, jo tavas smadzeņu šūnas kliedz pēc skābekļa, bet netiek piegādāts pietiekami daudz skābekļa saldiem. Mm. Ļoti saistīts viss, vai ne? Jā. Un tad ir pēdējais locītavu sāpes. Vai spēcīga asiņošana un dzelzs trūkums var būt saistīts ar ceļu locītavu sāpēm mēnešu reižu laikā? Es domāju, ka drīzāk nē, jo atkal jāsaprot, kad tāds hronisks dzelzs deficīts veidojās, teiksim, ilgstoši tur pusgada, gada ietekmē, mēneša reizes ir diezgan tāds akūts pasākums, ja tā var pateikt. Te drīzāk tās locītavas sāpes varētu būt saistāms ar hormonālām izmaiņām, ar dzimumu hormonu izmaiņām, plus ar iekaisuma mediatoriem, prostaglandīniem, kas mums izdalās mēneša reižu laikā, un drīzāk šis varētu ietekmēt ceļa locītavas ne pašas mēnešreizes un ne pats straujais, teiksim, dzelzs zudums, jo tik strauši jau viņš nemaz nav mēnešreižu laikā. Drīzāk tie iekaisumi tie. Drīzāk, iekaisuma mediatori, kas var izgulsnēties locītavās. Klausies, mēs stundas laikā izgājām visam cauri. Jā, Es ļoti labi runāju. Ja? jā. Vai ir vēl kaut kas, ko tu no savas prakses redzi, vēl kaut kāda tēma, ko mēs neaizskārām, kuri neizpratne kaut kādi mīti, pārpratumi vai tavi secinājumi kopumā? Man liekas, ka mēs visam smuki cauri pa diagonāli izgājām. Bija viens jautājums arī no skatītājas puses, kāpēc viņai neuzlabojās, teiksim, asins rādītāji feritīns arī pēc infūzijām. Un te es gribētu pateikt, ka te ir ļoti svarīgi, kā ģimenes ārsts vai jebkurš kolēģis sarēķina to formulu, jo tas noteikti ir arī akmens manā lauciņā. Es arī esmu vienai pacientei vienkārši par maz nozīmējusi tās pašas dzelzs ampulas, vai nu tā kā baidīdamies kaut kā, bet beigās tur redzi, ka tas rezultāts nav tāds, kādu tu gribētu. Un ir ārstam jāvadās, mums tās formulas ir pieejamas visur interneta vidē, ir sarežģītākas, ir vienkāršākas, bet ir jābūt kompetentam speciālistam, kurš nebaidās arī nozīmēt lielu flakonu daudzumu. Kādu reizi tie pat var būt kopumā, 20 flakoni, kas liekas daudz, bet ir jāmāk matemātiski skaitīt. Nedrīkst slinkot un bišķiņ vairāk jāparokās un jāatrod informācija, cik tad liela deva tavam pacientam ir vajadzīga. Tas būtu mans vienīgais komentārs. Brīnišķīgi.
Esmu tev ļoti pateicīga. Man Jā, arī paldies. izstāv prieks ar tevi iepazīties. Mēs, ka vēl viena forša ārsta tiešām kaut kā, nu jā, dzīvot savā burbuļī, vai tev nav tās problēmas, tu nenonāc kaut kādām tādām lietām. Tā kā man bija prieks ar tevi, Santi, Jā, iepazīties. apusēji. Es labprāt izmantošu vēl kādām Jā, tēmām. droši es būšu atsaucīga. Labi, lai tev laba diena, Lai tev pietiek laba spēku diena. nākamajiem pacientiem un paliekam saziņā, ja? Paliekam uz saziņu, Inga. Čau, tev ar foršu dieniņu. Tā.